Gulta ir paredzēta 2 lietām – miegam un seksam. Un tam viņi arī jāatstāja. Protams, tu neesi tu pats, tad, kad tu neesi izgulējies, un tad, kad tev iemet sejā un pasaka, ka tavs miegs ir slikts. Krākšana ir viena no briesmīgākajām, smagākajām slimībām, kas ir raksturīga ļoti daudziem cilvēkiem, bet viņi to tieši tāpēc, ka es to neredzu. Un mums ir forši, zinoši, palīdzēt griboši ārsti, bet kur ir bieži vien klupšanas akmens? Pacients pats. Podkāsts tapis sadarbībā ar Samsung Galaxy Watch 8. Labāks miegs lieliskiem sasniegumiem, ar profilu obaltumvielām bagātinātajiem produktiem un Aquila – dabīgs minerālu ūdens visai ģimenei. Šodienas epizode ir super īpaša, jo ir jautājums, ko es bieži saņemu no cilvēkiem, kā lai es vēl zaudēju svāru, uzlaboju savu enerģiju, jūtos labāk un tā tālāk, kas būtu tas labākais uztura bagātinātājs, bet ziniet, mums ir viens zelta instruments, kuru mēs mācētu un prastu lietot tā apzināti un pilnvērtīgi un kvalitatīvi, tad viss mūsu dzīvē ievērojami uzlabotos. Bet par to šodien nerunāšu es. Šodien esmu aicinājusi uz epizodi brīnišķīgu viesi, doktori Martu Celmiņu, kas ir arī miega eksperte. Un, Marta, paldies, ka tu piekriti šodien būt. Esmu ļoti aizrauta par šo epizodu, tāpēc, ka es nevaru vien uzsvērt to, cik miegs spēlē milzīgu lomu mūsu dzīvē. Bet pirms mēs ķeramies tam klāt, Marta, pastāst lūdzu, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies ikdienā? Priekš šeit būt, man nodarbošanās ir miega ārsts. Tas nozīmē, ka es strādāju ar miega slimību diagnosticēšanu, ārstēšanu, novērošanu, pētniecību. Es nodarbojos arī zinātnē, bet man šķiet viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir profilaks. Tātad izvairīšanās no un profilaksē ietilps tieši runāšanās, stāstīšana, skaidrošana, ko man ļoti patīk darīt. Ikdienā es strādāju epilepsijas un miega medicīnas centrā, kas atrodas Bērnu slimnīcā, bet nestraucēs, jo es kā arī Latvijas miega medicīnas biedrības prezidenta, tā kā cenšos savus miega pirkstiņus izlaist arī pa pieaugušiem. Un, ja tu man dot laiks, varētu runāt ļoti daudz pa miegu. Jā, tas ir brīnišķīgi, ir droši visu, ko mums vajag. Man ir ļoti daudz jautājumu, es mēģināšu viņus tādā rāmī noturēt, bet lielākais tas jautājums, kāpēc mēs to lietu, kuru mēs īstenībā darām, sanāk 33 gadus no mūsu dzīves, ja mēs dzīvojam 100 gadus. Kāpēc mēs par to tik maz domājam un kas ir noticis ar to cilvēku, ka mēs nemākam it kā gulēt, kaut gan tas teorētiski mēs to 3. daļu no mūsu dzīves to darām. Kāpēc mēs to nemākam darīt? Mums vajadzētu gulēt 3. dzīves daļu, bērniem vispār pat pusi no dzīves. Bet cilvēki, man liekas, no tādiem diezgan seniem laikiem, jau diezgan sen to miegu tā kā pagrūž aizmuguri. Tāpēc, ka miega laikā tu neesi produktīvs, it kā tā mums šķiet. Lai gan miega laikā notiek tik daudz, mums izdalās augšanas hormons, kas salabo muskuļu, kaulu, visu audu bojājumus, kas palīdz cilvēkam augt atjaunoties. Miega laikā mums no smadzenēm izvadās kaitīgie vielu maiņas blakus produkti. Miega laikā mums imunitāte salabojas. Miega laikā mums tiek regulēta hormoni, starp citu, kas regulē apetīti un sāta sajūtu, jo, ja mēs maz guļam, tad mums ir pilnīgi sačakarēta endokrīnā sistēma. Miega laikā tik daudz, kas notiek, bet tā kā tas nav ļoti acīmredzami, miega problēmas bieži vien nav tik uzkrītoši, teiksim, kā salauzta kāja. Mēs, tas ir kaut kur miegs, kaut kur tālāk. Gulēšu, ka būšu kapā. Es biju viens no tiem cilvēkiem, kas arī tā agrāk teica, un es pat ļoti lepojos ar to. Līdz man nebija tāds sitiens no priekšnieku, kurš pasaka, tas nav nekas tāds, ar ko vajadzētu lepoties, un tam ir tā, jā, man sagrāvās visu mana tāda dzīves uztvere. Tā kā mēs to neredzam, tad mēs par miegu to tik ļoti nepiedomājam. Un lielākoties cilvēki domā par miegu problēmām, viņi saprot, ar ko grūtības iemigt. Bet patiesībā miega problēma var būt tik nenormāli daudz, krākšana ir viena no briesmīgākajām, smagākajām slimībām, kas ir raksturīga ļoti daudziem cilvēkiem, bet viņi to tieši tāpēc, ka es to neredzu. Tu to neredz, bet blakus gulētājs. Jā, blakus gulētājs redz, vai pāriet uz otru pusi, vai pēsim pabakst ar alkoni sānā, bet, teiksim, tādas lietas arī, ja tev teorētiski pietiekami daudz miega, bet miegam ir slikta kvalitāte, un tu to zini, bet neko lietas labā nedari, tad tu praktiski ņem un tā kā daļēji miskastē izmet to miegu. Un cilvēkiem liekas, labi, 3/3, tas nekas, man jau svarīgāk ir tā nomoda būšana, bet es pat tagad mēģinu saprast cilvēkiem, likt domāt citādāk. Iedomājies, ja tev ir alga, un to 3/3 no algas vienkārši aizlikt
prom, tad gan tas būtu jūtami. Un tas, domāju, arī aicina cilvēku skatīties uz miegu kā uz trešdaļu algas. Jā. Un kā varētu novērtēt, ja kurš tagad skatās, kā viņš var saprast, vai viņa miegs ir labs, kvalitatīvs vai nav kvalitatīvs? Miega kvalitāti un vispār miega labumu raksturo pamatā tādi 2 lielāki rādītāji: miega daudzums, kas pieaugušam cilvēkam vidēji ir 7 līdz 9 stundas katru nakti, nevis tikai nedēļas nogalē. Un to, vai tev pietiek vai nepietiek, to var noteikt pēc tā, vai tu pamosties pats bez modinātāja. Jo, pieņemsim, man vienam draugam pietiek 7 stundām, man ir vajadzīgs 8,5 stundas. Un jā, lai gan, teiksim, es varētu pagulēt 7 stundas, un man tas ieskaitās tādā pieļaujamā daudzumā, tieši man individuāli man tas nav pietiekami. Tātad miega daudzums, un otrs miega kvalitāte. Miega kvalitāte var daudz kas izmainīt. Krākšana, citas slimības, nemierīgo kāju sindroms, alkohols, kas, diemžēl, Latvijā liela problēma. Ļoti pie tā mēs noteikti atgriezīsimies arī pie alkohola. Bet ko tu teiktu tiem, kas saka, tu zini, Ilons Masks, un tur visi šitie, viņi guļ tikai 4 stundas, pēc kādi viņi bagāti. Vai viņi tiešām, pirmkārt, vai viņi tiešām guļ tikai 4 stundas, mēs viņiem ar sveci nestāvam. Mēs viņiem nestāvam, un starp citu cilvēki mēdz arī būt tā diezgan ļoti ar izdomu bagāti, un viņiem jāveido arī kaut kādā veidā sava leģenda. Ir salīdzinoši reti cilvēki, kuriem var gulēt mazāk, teiksim, es esmu runājis ar cilvēkiem, kuriem pietiek 6 stundām, viņš saka, es pamostos, es gan darbdienās, es gan brīvdienās pamostos pēc 6 stundām un jūtos labi. Brīnišķīgi. Tātad šiem cilvēkiem pietiek ar 6 stundām, bet kopumā lielākajai daļai cilvēki ir vajadzīgs 7 līdz 9 stundas, un ja tu guli 7, tad tas nozīmē, ka tev 100% ar to pietiks, tev būtu vajadzīgs 9. Jā, un kā ir ar digitālām ierīcēm, kuras mums arī ir uz rokām, un starp citu paldies Samsungam, kurš palīdz arī tapt šajai epizodei, un Marta ir pie mums, kur mums var par to stāstīt. Ar digitālajām ierīcēm, vai šis pulkstenis man var palīdzēt un iezīmēt tās tendences, kādas, vai mans miegs ir labs vai nav? Šeit es pakāpšos druciņu uz aizmuguri, uz atpakaļ, jo tas, kas ir mans ikdienas primārais uzdevums kā miega speciālistam, ir miega izmeklējuma veikšana. Tātad mēs Epilepsijas miega medicīnas centrā, lai cik dīvaini neizklausās bērnu slimnīca, veicam izmeklējumus gan bērniem, gan pieaugušiem. Mēs arī tie, kas visus pārējās speciālistus, arī pieaugušo speciālistus apmācām. Un šie tādi reāli lielie zelta standarta miega izmeklējumi, teiksim, polisomnogrāfija, kur tev tika pievienot sensori, elektroencefalogrāfija, nolasa smadzeņu viļņus pie acīm sensori, blakus, nevis pie pašiem acāboliem. Skatās, vai kustās acis vai nē, tas ir rem vai nerem miegs, alpošana, mērs, sirdsdarbība, un katrā ziņā tas apkārt visādiem sensoriem un guli īpašā miega laboratorijā un visu nakti uz tavu miegu skatās. Cilvēki, kad skatās uz miega izmeklējumu, viņi domā kaut ko tādu, bet visiem tas nav vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs ļoti, ļoti, ļoti noteiktiem cilvēkiem pie noteiktām diagnozēm, bet ikdienā visiem skrienošiem, visiem tiem, kurš saka, es nevaru aizmigt, man pārāk daudz stresa, viņiem nav vajadzīgs tāds viens nakts izmeklējums, viņiem vajadzīgs skatīties uz savām tendencēm, savu ikdienu, savu iemikšanas ātrumu, savu miega daudzumu, savu, konsistenci, un tur nav nekā labāka, kā skatīties uz savu ikdienu. Es pat arī skatos tagad mēru savu miegu, un, ja godīgi, man ir ļoti saspringts dzīves posms pašlaik, un tas, ka pārsaka, tu čuč pamaz gulēji, man dod tā kā spērienu pakaļu, jo cilvēkajam parastajam, kuram kaut kā neirologs, teiksim, nav licis uztaisīt miega izmeklējumu, ļoti, ļoti svarīgi ir skatīties savu ikdienu. Konsistence, cik ātrā laikā tu iemiec miega daudzums kopumā pa fāzēm, to mēs arī noteikti parunāsim, jo to daudzi man vienmēr prasa, bet ikdiena tendences ir labākais rādītājs, lai sev sakotu un lai varētu saprast, kas tev palīdz, kas tev nepalīdz. Jā, tu neesi tu pats, ka tu neesi izgulējies. Tas, ko tu vari darīt, ir uzlabot savu miega kvalitāti ar vienu ierīci uz savas rokas – Samsung Galaxy Watch 8, kas ne tikai nosaka tavu miega kvalitāti, tas rūpīgi aprēķinās, cik reizes tu naktīs pamosties, kāds ir tavs miega cikls un pats galvenais, kā to uzlabot. Ir laiks parūpēties par savu miegu un par savu labbūtību, tāpēc aiziečko Samsung.lv. Man pašai, godīgi sakot, es tev tā pajautāju to jautājumu, bet arī es ātri tā dalīšos tajā savā stāstā, kas varētu likties. Iepriekš es izmantoju pulkstenis tos soļu skaitu, lai arī es esmu fitness treneris, vajadzētu būt, ka tu zini, bet tā tendence, tu saproti, ok, kaut kāda tikšanās jau stundu, un es citreiz pat tās tikšanās, ok, pabeidzam jau, tāpēc, ka es jau saprotu, ka es tik ilgi sēžu. Un man ir bija, tad, kad viņš bija mazs, mans dēliņš, tagad viņam jau 7 gadi, viņš guļ, paldies Dievam, paldies Samsung Watcham, es pat šo nav uzspīlējis.
izspīlēts, nereklamēju to, tāpēc, ka man kāds to lika darīt. Tas tiešām ir reāla situācija, kurā es cēlos to savus 4 gadus, kā jau mamīte, ja tur viņš manā istabā guļ, savā gultā, viņš mazliet jau ieelpo iekšā, es jau augšā viss kārtībā to elpo, jau pieliec, jau skaties, vai viņš elpo vai neelpo. Un neapzināti tas miega ieradums bija diezgan sūdīgs, tā ka es reāli cēlos pat tad, kad viņš man nesauca. Ja? Viņš varēja mani, un viņam radās ieradums mani vienkārši pasaukt. Viņš man pasauc, pamodos, pie viņa piegāja, un Džeks guļ tālāk. Un brīnišķīgi, mums abiem diviem miegs ir iztraucēts. Un tādas arī gāja, protams, tu 4 gadus neguli. Tāpēc, ja šobrīd jaunajām mamām droši vien ir diezgan sāpīgi, to klausīties gadu maiņu darbiniekiem, to es ar tevi gribēšu pajautāt, kāds mums ir tas ierosinājums, ko viņiem dot. Tomēr tas, kas skaidrs, ka tas ir no tā pieaugušā, ir atkarīgs, vai tas bērns gulēs vai nē. Jo tas, ko es izdarīju, uzliku pulksteni uz rokas vienu naktī, un tad, kad es 3 naktī paskatījos, to miega rādītāju, kur viņš man rādīja dziļais miegs, jums ir tieši 0 stundas, un tā, ka viss ir slikti, man liekas, viņš pat arī tev pasaka, apmēram, you need help. Tev jau vajag palīdzību, man liekas, nē, klausieties, ģimene, šitas vairs tā nevar būt, tāpēc, ka, protams, tu neesi tu pats, tad, kad tu neesi izgulējies, un tad, kad tev iemet sejā un pasaka, ka tavs miegs ir slikts, tad tu tā kā ar bomi, tu vienkārši sajūti, viņš tiešām ir slikts, es it kā performēju, bet tieši tāpat kā 3/3 algas, ja tev noņem to 3/3 algas, bišķi mazāk, tu to vari atļauties. Un es sapratu, ka visi, nē, mums ir kaut kas jāmaina. Dēls aizgāja savā istabā gulēt. No pirmās nakts, tad, kad tu esi nogulējis tās savus 7 stundas no vietas, tu pamosties, tev liekas tā kā mūziklā, putni lido, saule spīd. Un tā tas kopš tā brīža, principā, protams, ar dažādiem periodiem, ja, kaut kas tur vai tā, bet tā bija tikai un vienīgi mana atbildība to izdarīt. Un kamēr es nesaredzēju, ka tā problēma tiešām ir tik liela, ka es ceļos par no nekā, tas bija arī tā digitāla ierīce, kas mums, tā kā tu saki, to tendenci var parādīt. Lūk, tā ir tieši tas, ko, man liekas, super labi parāda, tā ir motivācija un tā ir prioritāte, jo, teiksim, man ar miegu ir baigi labi. Es esmu pie tā ļoti daudz strādājis, un es esmu dzīvākais piemērs, ka primāri, lai tu miegu salabotu, tev jāstrādā pie savu režīmu. Un režīms nav tikai vakars, režīms ir diena, režīms ir kustības kofeīns, par to mēs arī parunāsim, gan jau, jo arī man arī pulkstens, telefona health aplikācija saka, vai tu izdarīji to, un tam līdzīgi. Un mans lielākais aizķeriens atkal ir kustības ikdienā, jo miegu es piestrādāju, un pie miega es piestrādāju, un pie uzturus piestrādāju man ar kustībām vistrakākais, jo šausmīgi sēdošs darba laiks. Man ir vairāki darbi, es atbraucu mājās pēc savu pamatdarbu, turpinu strādāt. Teiksim, tad, kad es tā kā cenšos savākt savus soļus, man ļoti patīk, ka man kāds uzskaita. Pēdējā laikā pulkstenis tas, kurš man pamudina staigāt. No rīta, Marta, tu esi uzstādījis savus mērķus, vai šodien tos sasniegsi? Vai, labi. Tad kaut kas izskrien no prāta, bet pēc tam dienas laikā es, teiksim, pieceļos un aizēju līdz toaletei, un pulkstens, malacis, tu sāki kustēties, un tikai tev to pietiekami daudz reizes dienā pasaka, tad man tas ir smadzeņu krokā, labi, man makrā, tad jāpastaigā varbūt pa savu celiņu vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, forši tāds tad it kā vienkārši lieta, bet tomēr tik svarīgi, ka tev vajag kādu, kurš tev to pasaks, tā tava mamma. Un tā kā nevienreiz, bet tā baksta vairākas reizes. Man ļoti palīdz. Marta, kas ir tie biežākie un populārākie miega traucēkļi, kurus cilvēkam liekas, ka tas jau viņam netraucē, bet patiesībā tas viņam reāli traucē tam miegam? Kā tev pašai šķiet? Kafija, alkohols, digitālās ierīces. Un par digitālajām ierīcēm es ļoti daudz lasu lekcijas arī dažādās firmās, veselības mēnešos par miegu, un es vienmēr prasu, kā jums šķiet, kas jums traucē miegu, un kā jūs labot miegu un visu tādu nopūt. Es jau zinu nelietot telefonu, un tas ir arī tā, kā iestrādājas pa jauniešiem. Teiksim, es lasīju šodien savā vecajā skolā, man bijusi klases audzinātāji man uzaicināja pastāstīt 12 klasniekiem par miegu, un tad, kad es viņiem veicu arī aptauju, un zinu, kas lielākoties tomēr cilvēkus traucēja, stress, skrienošas domas, nepadarītais. Un telefona lietošana, tas ir tikai un vienīgi lielākoties sekundāri. Es esmu lasījis vairākus arī pētījumus un skatījos kaut kādas sanākos rakstus, un teiksim no 70. 80. gadiem, tad, kad nebija viedierīces, skatos, šķiet cilvēki gulēja vairāk jaunieši. Nē. Viņi negulēja vairāk, tātad, man liekas, ir jāskatās ļoti uz to, kas reāli traucē, un tās tiešām stress, domas, tieši nesabalansēts režīms, kofīns absolūti noteikti. Jā, un šeit visiem tiem kafiju dzērājiem, kuri saka, un starp citu, pieliekot par to stresu, to brīnišķīgi uzsver, ka tas ir lielākais cēlonis tam aizbargam apakšā, kāpēc arī mēs neguļam, tieši tāpat ir arī ar ēšanu cilvēkiem, absolūti, un ar kustību un visu. Visa pamatā ir stress, pareizi. Ļoti
daudz. Un, zin kā, tas ir nenormāls abortais loks. Teiksim, es nesen lasīju lekciju vienā firmā, un tur viens tāds, man jau tās miega zāles negrib dzert, tas viss ir slikti un kaitīgi. Miega zāles ir brīnišķīgs, ja tu dzer atbilstoši, pareizi un līdz mēnesim maks tu drīkst, bet miega zāles tev nemazinās stresu, miega zāles tev viņš tikai aizmaskais problēmu. Es labāk iedzeru glāzi vīnu, un tad bieži vien, diemžēl, Latvijā tā ir problēma. Mums ir ļoti daudz funkcionējošu alkoholiķu, kas arī, diemžēl, neuzskata kā problēma. Kas notiek, tu iedzer alkoholu, tu nomierinies, mazinās stress. Bet alkohols sašķeļ tavu miegu, un to starp citu pēc tam ļoti labi var redzēt, lai gan dziļās fāzes un REM fāzes mērīšana, es neteiktu, ka vajadzētu super vēl paļauties uz viedierīci, uz nevienu viedierīci. Ja cevišķi cilvēkam ir veselības problēmas, tad nē, ja cilvēks ir ļoti veselīgs un piedāvā pa savu dzīves stilu, tad tās fāzes varētu būt diezgan precīzas. Bet, teiksim, tu iedzer alkoholu, un tad tev tiek sašķelta miega kvalitāte, cilvēks daudz biežāk mostas, viņam pastiprinās elpošanas traucējumi, miegā pastiprinās krākšana. Tas nozīmē, viņam ir slikta miega kvalitāte, viņš nākamajā dienā pamostas, grūti iet, darbā var būt stress, nevar kaut ko izdarīt, kaut kādas kļūdas, cilvēks ir dusmīgs, atnāk mājās vēl vairāk sastrasojies, lai nomierinātos, ka iedzer vēl glāzi alkoholu, un tā, vai vairākas, un tad tas aiziet tādā abortajā lokā. Man liekas, tie bija Zviedri, vai man liekas, no Skandināviem, kas veica pētījumu, tā kā iebaroja cilvēkiem alkoholu, un tad skaties, kā tas ietekmē viņu miega kvalitāti. Kā tev šķiet, par cik procentiem pasliktinās miega kvalitāti, ja, teiksim, vīrietis izdzer nedaudz vairāk par 2 vīna glāzēm un sieviete par 1 vīna glāzi vairāk? Kā tev šķiet, par cik procentiem? Tu zini, tāds radikāls, es pat iešu līdz pat 70%. Tik traki nav, bet 40. Jā, es gribēju sākumā teikt 40, bet tad gribu propagandēt nedzeršanu. Nē, noteikti, jā, jo tās alkohola, protams, ballītes ir ballītes, par to es nekad neko nesaku, bet... Es gan. Jā, labi, es jokoju. Balans dzīvē ir vajadzīgs, vienkārši tu saproti sekas. Es ļoti mīlu balansu, jā. Tā kā arī pateikt, ka visi slikti nedara to, tas nekur pie laba nenovedīs, bet ikdienas alkohols, tas ļoti pasliktina miegu. Mēs paši sev iegrūžam tādā posto. Un arī ar kofeīnu, tā nav tikai kafija, tas citiem arī melnā tēja, citiem zaļā tēja, tur ir citas vielas, enerģijas dzērieni. Viņi tev samazina miega spiedienu. Zini, kas miega spiediens? Pasaki. Tātad mums miegu kontrolē ļoti daudz dažādu faktoru. Tas ir melatonīns, ar gaismu, tās ir uzvedības un arī miega spiediens. Un miega spiediens ir vielas, kas tev peld smadzenēs. Adenozīns. No rīta tev miega spiediens ļoti maz, jo tev maz adenozīna, bet dienas laikā adenozīns pieaug. Līdz vakarā viņš ir augstos līmeņos, un tev gribās gulēt, tas tā kā viņš spiež gulēt iešanu. Tu aizēji gulēt, un nakts laikā tas adenozīns noārdās. Tātad miega spiediens kļūst zems. Ko kofeīns dara? Kofeīns grib pieķerties tiem pašiem smadziņu receptoriem, pie kā adenozīns. Tātad, kofeīns ir spēcīgāks, viņš ienāk ar saviem alkoholīšiem izbieda miega spiedienu, un tu jūties priecīgs, tu jūties enerģiski un tā. Bet, ja tu dzer kofeīnu ļoti vēlu, tad teiksim, arī tas kofeīns var uzglabāties organismā. Un citiem cilvēkiem tas ir pat līdz 12 stundām. To nosaka dzimums, vecums, citas slimības, nikotīna lietošana, tā tālāk un tā joprojām. Un citiem ir no 2 līdz 12 stundām kofeīns uzglabājas organismā. Tad vienkārši miega spiediens nespēja pildīt savu darbiņu pietiekami labi. Un, ja kādam no klausītājiem, skatītājiem ir grūtības iemekt kofeīnu vēlāk par 12. Bet tu redzi, kas saka, es mierīgi varu izdzert to krūzīti un iemigt. Un viņiem īsti nestrādā tas, ka es mēģinu teikt, ka tu jau iemigt, tu iemiedz, bet kāds tad ir tālāk tavs miegs? Jā, kofeīns var tādu miegu padarīt virspusējāku, bet tomēr alkoholam ir brutālākā ietekme, un ja cilvēkam, viņš iedzer to kofeīnu, un viņš var justies un labi gulēt, tad es arī teiktu, teiksim, ja šim cilvēkam visticamāk arī būs beigās motivācijas kaut ko mainīt. Jā. Pirms mēs turpinām, neaizmirsti padzerties. Tev ir nepieciešami 30 ml ūdens uz katru savu ķermeņa kilogramu. Es izvēlos, jau nemainīgi, kuro gadu, Akvila, dabīgu minerālu ūdeni visai ģimenei. Tiem, kuriem ir grūtības iemigtiem, es gan pasaku, nē, jo mums reiz piedalījos tādā Latvijas miega projektā, kur cilvēki gribēja uzlabot savu miegu, mums viens no izaicinājumiem bija veselu nedēļu kofeīnu nelietot pēc 12 vai 1, un pat tie, kuri it kā nebija ļoti sūdzējušies par miegu, teica, klausies, man miegs uzlabojās. Es zinu, kā viņiem pateikt nevis aizliegumu, bet pat, saka, pamēģini, uztaisi savu challenge.
Jā, es pilnīgi nevaru pēc 12 dzert. Arī tikai 1 līdz 2 krūzītēm, ja pēc 12, tad es tā arī varu arī skaitīt aitas. Bet kā tev liekas, kāds būtu tavs ieteikums tie, kuri tā skaita aitas, jā, un tad izdomā, ka nevar aizmigt, paņemšu tagad savu telefonu naktī. Vai jaunās māmiņas telefons naktī, tu esi pamodies, tu nevari vairs aizmigt, vai domas sāk skriet. Kas ir tavs praktiskais padoms cilvēkam, kā tikt atpakaļ miega valstībā? Ar telefonu ir tā. Kā tev šķiet, es šo jautājumu uzdod ļoti daudziem, lai redzētu, kā cilvēki domā par viedierīcēm. Kā tev šķiet, kas no šīm viedierīcēm visvairāk traucē miegam? Tas, ka tavs prāts tiek stimulēts. Jā, pareizi. Tu esi viens no ratiem, kas atbild pareizi, jo citi sako zilā gaisma. Jā, protams, zilā gaisma ir svarīga, un zilā gaisma var palēnināt vai aizkavēt melatonīna izdalīšanos, bet tam nav tik spēcīgs efekts, kā tieši tas, ko tu pasaki, stimulējošais efekts. Un šajā mirklī ir ļoti atkarīgs, kādā veidā tu lieto šo viedierīci. Viedierīce kopumā ir instruments, gan pulkstens, gan telefons, gan dators, tie visi ir instrumenti, un ar katru instrumentu es biju diezgan stulbs piemērs. Vajag visas, lai paliek melna humora izjūta. Ar āmuru tu vari iesist nagla sienā, vai tu vari kādam pa galvu iesist. Jā. Šausmas. Tātad āmurs ir instruments, un kā tu viņu izmanto, no tā arī atkarīgs rezultāts. Un tieši tas pats arī ir viedierīci. Vakarā tu viņu pat ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgi var izmantot, lai nomierinātos. Un tas ir mūsu mērķis, nomierināšanās domu izslēgšana. Viņas vēl viens diezgan pastulbs piemērs ir tāds, ka man pirms gada tika veikta deguna operācija, jo es nevarēju miegā pelpot, kā reiz nogulos šitā, te man deguns ciet, veic man deguna operācija, bla, viss beiga forši, un tās 2 nedēļas, kamēr es veseļojos, man tas miega cikls vispār tur izmainījās, jo es visu laiku to vien darīju, kā gulēju. Es gulēju gultā un skatījos televizoru un iesāku skatīties jaunu seriālu, un tur par sēriju veida slepkavām un tam līdzīgi, tā. Un pirmajās sērijas man bija ļoti bail. Es domāju, ka Dievs, kā ienāks kāds man pa durvīm tagad arī uzbruks. Bet pēc tam, kad es jau sapratu, ka tam seriālām visas sērijas tiek pēc vienas šnitas taisītas, tur tiek izmantotas vienas tās pašas frāzes, un tur viņi pēdējās 5 minūtēs izglāba to upuri, ja? Kad es sapratu, es jau zināju, ko gaidīt, un īstenībā tas seriāls man sāka uzdzīt miegu. Viņas cirreiz vakarā es ieslēdzu seriālu, tā liekas dīvaini, tu skaties seriālu par sēriju veids slepkavām un iemiedzi, ja? Un tu vairs to nedara. Bet, teiksim, citiem varbūt liekas garlaicīgi skatīties kaut kādus vēstures video. Man bija viena pacienta, kurš saka, es slēdzu vakarā vēsturiskos video par vēstures faktiem, un es skatos. Padomā to, kas tev palīdz nomierināties, padomā to, kas tev uzmundrina. Vakarā mūsu mērķis ir nomierināties. Citam tas var būt ASMR, citam tas ir mindfulness, citam ir sērija veida slepkavu seriāli. Galvenais, ka nomierināties un no rīta tieši otradāk, ja grūti pamosties, esmu viens no tiem cilvēkiem, paņem un sāc skrullēt. Tur tieši vajadzīga tā gaisma, lielā gaisma, kas mums tagad ziemā trūkst. Tur vajadzīgs tas tāds uzmudrinošais saturs, smadzenes iekurbulējušais saturs. Un vēl no rītiem, kas ne viedierīcēm, bet mums Latvijā tagad nesen tikai ienākušas tādas speciālas spilgtās gaismas brilles. Tiešām tāds brilles uzvalds. Ne zila, internetā viņas tur jāskatās ļoti specifiski, bet nevis tev jāstāst, lai nebūtu rakstīts, ka bloķē zilo gaismu, bet spilgtās gaismas starpīs brilles, kas palīdz tā kā simulēt saules gaismu un palīdz pamosties. Jā, es par šo masēju savu vīru, kurš 5 ceļās un ar telefonu pēc tām nevis, protams, guļamistabā ir telefonam, ir tabū, bet nestimulēt tieši to savu prātu, pamēģināt pamosties kustībā un tādā mierā, nevis, ka tev uzreiz, un viņš, protams, ģimenes jaungada kahūta par lāciju, kas notiek pasaulē, abus 2 dabūja pirmās vietas, viņam tā, skaidrs, ko tu visu, kā tu to visu zini. Protams, ja mums ir pārstimulēts tas prāts, un tu visu zini, bet viņš jau var man saka, kā man savādāks. Es vienmēr mēģinu, varbūt sākumā izstiepies, jā, un padomā par sevi, pieraksti kaut ko, un tad laid visu to informāciju sevī iekšā, bet, tas ir kaut kā mums tas mūsdienās. Tie instrumenti ir jābalansē. Jā, balans, un
tiešām, protams, es tev pilnīgi piekrītu, labāk būtu nevis pamosties un skrūlēt telefonu, bet tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, un cilvēki ir dažādi, jo, pieņemsim, man ir tā, ka es esmu sev speciāli pie gultas pielikusi lampas, jo es esmu izteikts pūces tīpat cilvēks, un man no rīta ir ļoti, ļoti grūti, it sevišķi ziemā, kad ir tumši, es guļu ar atvērtiem aizkariem, man ir vajadzīga gaisma. Es no rīta man neizdabūs no gultas, tu vienīgi es varētu man izgrūst ārā no gultas, ja es nepiecelšos un nestaipīšos un neko tam līdzīgi nedarīšu, bet es pieceļos, es pamostos, es ieslēdzu sev tās speciāli gaismas, pēc iespējas spilgtākas, tad man paiet vēl kaut kāds 10 minūtes, un tad es vēl paņemu šo telefonu, un es sākumā varu tikai vienu aci atvērt, es māku tikai labo aci atvērt. Un tad es skrulēju, un pēc pusminūtes es varu fiziski atvērt arī kreiso, bet galvenais tas ir neiet tādā, lai tas nav tāds ilgstošs process, bet tieši pamošanās. Jā, paldies, ka tu tajā dalies, jo, protams, ka es ticu, ka tajā brīdī, kad es arī stāstu par to, ka, protams, kā mūki savā ašrāmā ceļās 4 no rīta ar strauta skaņām un putnu dziesmām, un tad sāk izstiepties un lēnām stundu meditēt. Tas viss izklausās skaisti, un droši vien mums to dzirdot, mūsu prātam liekas, cik tas ir skaisti. Vienīgais, mēs nedzīvojam, mēs neesam mūki, mēs nedzīvojam ašrāmā. Pirms mēs turpinām, ir laiks veselīgam našķim, un brīnišķīga alternatīva ir Valio Pro Fil āveņu mus bez pievienotā cukura un ar paaugstinātu olbaltumvielu daudzumu. Muss ir tik garšīgs un bagātīgs garšā, kā arī tajā ir 15 gramu olbaltumvielas šajā trauciņā, līdz ar to tas ir pilnvērtīgs deserts pats par sevi, un tam nekāda cita recepte nav nepieciešama. Marta, pirmais, ko es tev gribu pajautāt, kāpēc cilvēks pamostās noguris? Vai nevajadzētu būt, ka mēs pamostamies, un mums ir tomēr, protams, tas ir arī kā tās endokrīnie jautājumi, kā strādā mūsu kortizols un vispārējais, bet kāpēc mēs pamostamies noguruši? Šeit, kā man būtu grūti atbildēt vienā teikumā, jo tam arī, kā tu pateici, varbūt ļoti daudz iemeslu. Tikpat labi varbūt cilvēkam dzelzs deficīta anēmija. Viņam varbūt D-vitamīna trūkums, kas mums Latvijā atkal nav nekāds retums. Un no miega perspektīvas, ko viņš dara? No miega perspektīvas pārāk maz miegam. Miegam ir slikta kvalitāte, un atkal šo kvalitāti brīnišķīgi var sabojāt stress, trauksme un viss kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tas nav tāds vienkārši atbildams jautājums, jo no miega perspektīvas vai pietiekami daudz, vai pietiekami laba kvalitāte. Par kvalitāti tā tad pasies, vai tev pašam nav kādas slimības, nav zemāks vairogdziedzera hormonu trūkums, kas arī var likt justies miegainākam vai nogurušākam, vai nav anēmija, vai nav D-vitamīna zemes. Tas ne no miega puses, bet, teiksim, vai nav tā, ka tu no rīta pamosties ar sausu muti. Tas nozīmē, ka iespējams ir apgrūtināta elpošana naktī, tad obstruktīvā miega apnoja. Obstrukcija nozīmē nosprostojums, ka cilvēkiem vai nu šeit ir elpceļa aizvērs ciet, un cilvēks fiziski nevar palpot, un tad rodas krākšana. Vai nav tā, ka visi palagi sagas ir savandīti, iespējams, ka cilvēks pārāk daudz kustas naktī, vai blakus gulētājs nesūdzas par to, ka, piemēram, spārdās vajag daudz kājas kustina. Šis būtu tāds, ka ļoti, ļoti individuāli izvērtējums jautājums, un tad pirmām kārtām ieteiktu vērsties pie savu ģimenes ārsta, tiešām tādus pamatizmeklējumus veikt, un ja tur viss kārtībā, tad jāpadomā arī, vai nav, teiksim, cilvēkam trauksme. To var labi katrs sevi notestēt, ierakstot internetā GAD7, kas ir trauksmes tests. Un otrs ļoti, ļoti biežs iemesls ir depresija. Depresijas līmeņi arī Latvijā ir ļoti augsti, ir bieži vien nediagnosticēti, jo, diemžēl, sabiedrībā vēl ļoti daudz stigmas un aizsprieduma par depresiju, par mentālo veselību, it sevišķi arī vīriešu starpā. Īpaši vīriešu starpā, jo, teiksim, ja mēs sievietes varam bieži vien izrunāties vīrieši ar saviem draugiem tādā līmenī, šī tā jau pavisam cita tēma, bet gribu iezīmēt tomēr, ka depresija ir ļoti, ļoti, ļoti biežs miega traucējumu iemesls, un katrs cilvēks sev var tā kā notestēt depresijas simptomus, tas vēl neuzliek nekādu, tā kā diagnozi, ka depresija, aizpildot arī internetā testu PHQ, tā kā Q, PHQ 9. Tur jāatbild uz kaut kādiem, man liekas, 8 vai 9 jautājumiem, cik bieži tev kaut kas tam līdzīgs ir, un ja savāc punktus, kā, teiksim, parādās kāda depresijas simptoma, noteikti vajadzēt pie ģimenes ārsta, jo šīs problēmas var risināt. Jā. Var risināt, var uzlabot dzīvi. Es esmu pati tam gājusi cauri, un es redzu, kāda ir atšķirība dzīvē tad, kad man bija depresija. Man liekas, ka man nekas nav. Es pēc tam sāku runājot ar kolēģi, vienkārši no kā varēju raudāt, tāpēc, ka man bija ļoti smags bosings darbā pirms daudziem gadiem, un man jau pašai likās, ka kamēr man kolēģi nepaņēma aiz rokas un neaizveda pie ārsta, tad es arī domāju ārstēties, neārstēties, un tajā mirklī, ka man draugi pateica, klausies, dzer zāles būs vieglāk,
kad es izrāpos no tās bedres, es redzēju, ka patiesībā tas, stāvoklis, kādā es biju pavadījis diezgan daudz laika, ir ļoti, ļoti slikts un var būt labāk. Un tāpēc tiešām ārkārtīgi aicinu cilvēkus pašiem domāt. Un no savas puses var teikt, ka, ja jūs redzat, kādam cilvēkam ir problēmas, varbūt paņemiet viņu tiešām aiz rokas aiziet pie ārsta, jo man tas palīdzējis pati, visticamāk, nebūtu pat iedomājusies. Jā, tas ir ļoti skaisti arī, ka tu to piemini un tajā dalies, jo mēs kaut kā esam pieraduši īpaši, man liekas, vispār Latvijā, ka tā dzīve ir tā kā jācieš. Man ir grūti, es nejūtos labi, es neguļu labi, es dzeru to alkoholu vakarā, bet tāda jau tā dzīve ir. Līdz brīdim, kad tu saproti, īstenībā tam tā nav reāli jābūt. Un daudz, kur var atrast palīdzību, ļoti daudz, un es teiktu, es arī diezgan daudz esmu stažējusies ārzemēs. Es esmu pusgadu mācījusies Lielbritānijā vairākās slimnīcās. Es esmu 2 nedēļas tikko pavadījusi Austrālijas slimnīcās, Amerikā, Kanādā. Un šī laika mēģinu skatīties, kā citās vietās strādā medicīnas sistēma. Mēs varam teikt, ka tagad es arī daudz strādāju ar jauno ārstu apmācību, un mums ir forši, zinoši, palīdzēt griboši ārsti, bet kur ir bieži vien klupšanas akmens? Pacients pats. To, ko es redzu, kas mums Latvijā salīdzinot ar ārzemēm, ir tādi, ka vēl pacienta skatījums tāds, ka ārsts ir atbildīgs par manu veselības līmeni, no stāvokli, tā ir ārsta vēlme, ārsta nepieciešamība, bet tā kā pacienta cilvēku veselības pratībai būtu, kur piestrādāt. Un es ļoti ceru, ka tā jaunā paudze pie tā vairāk strādā. Jā, es ļoti šajā, es biju ļoti pēdējā laikā, ka man bija pašai ļoti zemā dzelzs līmenis, un es mēģināju par to vērst uzmanību, kad saviem ārstiem, ka man kaut kas ir jādara, bet viss ir kārtībā, un tad man sociālajos tīklos es par to runāju, meitenes rakstīju, jā, bet tu zini, man ar tā ir, bet neviens man nesaka, bet mums jau pašiem tiešām tā veselības pratība, mums ir pašiem jāsaprot, kas mums ir jāzina par savu veselību, kas nav jāzina, protams, tas aizņem atkal laiku un tā tālāk, bet, miegs ir tā viena lieta, kur mēs tiešām varam arī bez ārstiem, bez kaut kādām lielām ierīcēm saprast. Ja mēs atgriežamies pie digitālās ierīces, kas mums var palīdzēt, kas ir tās lietas, kuras mums ņemt vērā, viens ir toreiz, kad man bija tā ar to miegu, tā kā bija, tur diezgan skaidri un gaiši bija pateikts, tā kā tur viss ir slikti, bet kas ir tas, ko man tā digitālā ierīce var pateikt, ko es varu pats panalizēt, neejot uz miega institūtu, pieņemsim? Tieši pie ārsta nevēršoties un tieši miega problēma risināšanā, jo godīgi ir tā veselības pratība, ka tu arī reāli pats ar sevi strādā. Tas, ko cilvēki vienmēr skatās, un man bieži prasa, šausmas, man REM miegs vai dziļais miegs pamaz pa daudz tos, bet teikt, lūdzu neieciklējieties uz to, jo kā mēs miega speciālisti mēram REM miegu vai dziļo miegu ar elektroencefalogrāfiju. Tātad mēs pievienojam sensors pie galvas, kas mēra smadzeņu viļņus, un pēc tam es manuāli uzlieku 30 sekundus, ierakstu elektroencefalogrāfiju uz ekrānu un skatos miegs vai nomods. Ja miegs, kur no miega fāzēm es to manuāli izvērtēju, tad uz nākamajām 30 sekundēm, un tas viss tiek darīts manuāli. Es ceru, ka būs mākslīgais intelekts pie kā šā piestādās vairāk. Bet pulkstenī, tad tas ir pulsonogrāfija. Atver savu telefonu, kas ir tas sleep scores, ko es paskatos. Jā, bet pulkstenī tas vairāk tiek pētīts, teiksim, ar pulsu izmaiņām. Protams, mums dziļā miegā vienāds puls, teiksim, REM miegā cits puls, un tas var ļoti strauji mainīties, tāpēc šīs REM un dziļā miega fāzes vēl nav tik super precīzas, viņas var būt diezgan indikatīvas. Ir sevišķi cilvēkiem, kuriem citādāk ir laba veselība, bet cilvēkiem, kuriem ir veselības problēmas vai citas slimības, uz to nevajadzētu skatīties, jo viņi tiešām par to daudz satrauc. Ak, Dievs, man tikai 2 stundas dziļais miegs, ko es daru? Es drīz miršu, manam draugam ir 4. Tā. Ir precīzāki mērījumi, kas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Tad es parasti skatos uz miega daudzumu. Vajadzīgs, tātad pasīšos savu sleep score, tātad miega daudzums perfekts, ļoti labs rādītājs, to gan pulkstenis brīnišķīgi var noteikt. Ja? Cik stundas ir bijis? Ja? Cik stundas ir bijis, un man ļoti patīk tas grafiks, ka rāda, vai es esmu virs 8 stundām gulējis. Es esmu vizuālais cilvēks, man tas patīk. Tātad, jā, tas ir REM sleep un deep sleep, tas var būt diezgan indikatīvi, bet vienkārši uz to nevajag. Ja nulle ir, tad saprot, ka nulle nevajadzētu. Ja būtu nulle, tad tu jau būtu zem zemes, jā. Tas daži nebija, labi, tā es pārspīlēju, bet toreiz tā arī bija, ka tu visu laiku esi tādā vieglā trauksmē, tāpēc, ka tu gaidi, kad tevi pasauks. Jā, bet šo es tā skatos diezgan tā kā uzmanīgi, jo, zini kā, tos es pamanīju, ka cilvēki tik ļoti daudz uz to skatās, ka viņi sev uzdzen stresu un vēl sliktāk. Tāpat kā kāpšana uz svariem, tas laiks svarēs tikai 200 grami nost, nekāpst. Brīnišķīgs rādītājs ir sleep latency, tas mieglis, ko tu pavadi, lai iemiktu.
cik tās ir minūtes, jo es apmēram zinu to skaitu, cik vajadzētu būt, bet viens, ko es kā ņem vērā, ja es atceros, kā es aizmigu, un tad tas bija pa ilgu, bet ja es neatceros, kā es iemigu, tad tas bija tas atbilstošs miegs. Kā tu teiktu, cik ir jābūt tā minūtēm, nevajadzētu droši vien likt timeru, un tu skaties, un jau, Un tas atkal tev iedzīs stresā, bet kas ir tā sajūta, kā man jāsaprot, vai es iemigu atbilstoši, vai ne? Viens ir, ka tu vari paskatīties nākamajā dienā savā aplikācijā, kas ir Samsung Healthā, tur viņš to rāda, vai ne? Bet kas ir pēc sajūtām, kā tu vari? Pēc sajūtām tas arī kopumā ir tā, ja tu neiemēc 15 minūšu laikā, tad tev vajadzētu celties augšā un iet kaut kur citur padarīt kaut ko tādu, ko tu, kas tev palīdz nomierināties un kas tev palīdz tā kā izdzīt tās liekās domas, jo gulēšana un svaidīšanās gultā ir tieši tas, kas tev vairāk tā kā traucējas iemigt, bet kopumā tās ir kaut kādas 15 minūtes un tieši šis iemigšanas daudzums ir ļoti, ļoti tāds svarīgs, ja? Vēl man ārkārtīgi patīk tie grafiki, kas man arī parāda, cik reizes modusies, par to gribu pateikt, nevajag satraukties par mošanos. Jā, to es starp citu arī pajautāju savā Instagramā cilvēkiem, cik viņi reizes mostās naktī, jā, jo tā ir forša informācija, un pirms tu mums pastāstīji, cik ir vai normāli celties vai nē. Kaut gan tā sajūta, kad tu esi pamodies naktī vai nē, ir savādāk. Ja tu esi uzmodies un tu pamosties, tā kā es sāku gulēt atkal tā savus 7 stundas pēc 4 gadiem. Ja iepriekš tev ir bijis miegs, ka tu tiešām gultēs 7 stundas no vietas un pēc tam tu celies vienkārši 15, viss sveiciens visām jaunajām mamām, tad pēc tam tā ir cita sajūta, vai tu neesi pamodies, vai es, jo ko tas īsti nozīmē, vai es tā kā pamostos vai nē, jo kur man ir, vai tu naktī pamosties, paskatīsimies, 36% no Instagram aptaujas saka pamostos, jā, 2 reizes un vairāk, 32% saka pamostos vienreiz un viegli iemiegu atpakaļ, un 32% nemostās vispār. Zini, kas vienīgie dzīvie cilvēki, kas nemostas naktī, ir tie, kas ir komā. Bet nē, pagad tā kā līdz apziņai, līdz tādai apziņai pamostās. Ir tā, ka mēs bieži vien to nepamanām. Mēs nepamanām, jo tā pamošanās, atkal es esmu tas cilvēks, kas skatās elektroencefalogrāfijas miegā. Jā. Un es tev saku 100%, nav neviens cilvēks man bijis. Tiešām varbūt tādi, kas ir ielikt medicīniskajā komā, tie nepamos, bet citādāk mūsu smadzenes ir uzbūvētas tā, ka mēs visi mostamies. Un tas ir, šitien baigi forši, tu redz atkal tajā, hipnogramma, tas, kur parāda, kā tev sadalīts REM un dziļais miegs. Man ir smuka hipnogramma, jo man tiešām ļoti, ļoti labs miegs. Jā. Es guļu kā bluķītis. Un man Tas labi, ka tu neteici, es guļu kā bērns, jo tas teiciens, es guļu kā bērns, ir tāds, tas nozīmē ļoti slikti. Pamosties un raudi. Kamēr kāds tev pabaru. Un atnāk apsadzi, bet tu pats to nevarēji izdarīt. Nē, es guļu tiešām, bet es saku, es esmu ļoti daudz laika un darba pielikus pie savu miega. Un tas ir arī skatoties savu sportiskās, savu aktivitāti, savu uzturu, visu, tas ir darbs. Un tas, ko es redzu savā arī tagad sleep stages sadaļā, man ir tāds oranžās strīpes, kur ir pamošanās, un zinu, ka cilvēki par to bieži satrauc. Tā ir norma, jo mums smadzenes ir uzbūvētas tā, ka mums ir jāpamostas. Tad, kad mēs iemiegam, mēs ejam vispār ļoti, ļoti saklā miegā, tas ir tad, kā tas te, kad tu iemiedz. Pēc dažām minūtēm mēs jau ejam vidējā miegā, tā ir otrā stadija, pēc tam pēc dažām minūtēm jau pavisam dziļajā miegā. No dziļā miega ir ļoti, ļoti grūti pamosties, un pēc šī dziļā miega mēs ejam REM fāzē. Tātad tas viss kopā ir viens miega cikls. Pieaugušiem cilvēkiem viens miega cikls ir apmēram 90 minūtes. Pilnīgi normāli, ka mēs pēc miega cikla pamostamies. Pilnīgi normāli, ka mēs pirmās, otrās stadijas laikā arī pamostamies. Un cilvēki visbiežāk to nemaz nepamanīs. Kā to var pateikt, teiksim, padomājiet paši, vai nav tā, ka aizbraucot uz citu svešu vietu, teiksim, viesnīcas pie draugiem, nav tā, ka jums šķiet, ka jūs guļat sliktāk. Jo, piemēram, arī mans viens piemērs bija tāds, ka es paliku pa nakti pie draugiem, un man ikdienā ir atvērta aizskara, jūs vienkārši pieredzi gulēt. Man patīk tā, ka es redzu tādā pusgaismā, kas notiek. Pie draugiem paliekot, bija pilnīgi aizvērta cieta aizskari, un es naktī pamostos, un acīm redzot, manas smadzenes piefiksēja to, ka es neesmu savā parastajā vidē. Es pieslējos kājās, tā kā ļoti strauji piestājos kājās, atdauzīju galvu pret griestiem, jo tas bija tāds jumtas stāvs, ja, un es kaut kādu pusminūti stresā nezināju, kur es esmu. Man bija tāds, ja, mājās es neatceros nevienu pamošanos. Tas tikai vienkārši parāda to, ka tu pamosties, tavas acis paskatās apkārt, saka, ok, es esmu savā vidē. Un tas ir tas, ko tu ļoti labi... Jūs varat teikt, ka es nekad nepamostos, jo man neviens nepamodina, es beig nepamostos. Nē, tas ir ļoti labas kvalitātes miegi, bet tas ir tas, ko arī šeit hipnogrammā var redzēt, un es zinu, ka cilvēki par to satrauc. Būs jāpamēra. Jā. Marta, ko tu teiktu, ka āršķi būs ļoti tāda frīkaina lieta, ko es tev prasīju?
bet es tomēr paprasīšu. Bet es varbūt arī būtu no tā, ka tas prāts kaut kādā brīdī pārstimulēts, bet ja es pamostos, dažreiz, piemēram, no rīta, man ir tāda sajūta, ka man ir bijis ļoti liels troksnis galvā un beidzot ir klusums. Bet es pamostos, tādā normālā laikā, ne tā kā naktī uzmostos. Bet vai tie ir bijuši mani sapņi, vai kas tas par disko pasākumu man tā galvā notiek, ka man liekas, beidzot klusums. Vienkārši, pat tur nav mūzika, tās nav balss, vienkārši troksnis galvā. Tas varētu būt iespējams saistīts kaut kas ar sapņiem. Jo par sapņiem es tieši gribēju atvērt, kas ir. Jā, sapņi ir kaut kādas dīvainas pieredzes. Es par to runāju kopā arī ar Natāliju Bērziņu, kas miega eksperts vienā podkastā Zinātnē muļķības. Mēs pilnīgi visi tikai un vienīgi par sapņiem. Un arī joprojām nav saprotams, kāpēc tāda rodas, kas te rodas, bet katrā ziņā sapņi ir emociju, vizuālo, audiolos, jebkādu tālu pārstrāde, kas tiek tā kā samačkāts kopā ar kaut kādām citām lietām, un tas parasti lielākoties notiek REM-miegā. Tātad šis ātro acu kustību miegs, kas vairāk ir raksturīts nakts beigām. Jo mums katram ciklam atkal pastojos uz savu šonakta miega fāzu sadalījumu, lai gan teicu, ka tu nevajag tā kā ļoti, ļoti paļauties, bet man ļoti indikatīvi, man liekas, tā kā tāds textbook variants manā tā miega sadalījums. Un ja pirmajās miega fāzēs ir vairāk dziļā miega, nakts sākumā, tad nakts beigās mums vairāk ir REM miegs, jo no REM miega ir vieglāk pamosties, no dziļā miega grūti pamosties, un ja tev nakts beigās ir vairāk REM miegs, ja tu guli pietiekami daudz, tad tev arī pilnīgi dabīgi vairāk šie sapņi, un tāpēc citreiz, ja tu pamosties dabīgi, nevis teici modināts ar telefonu, tad varbūt tas kaut kāds paliekas no sapņiem vai kaut kas tam līdzīgs. Un ja citreiz nepilnvērtīgi pamosties no sapņa, tad varbūt paralīze, miega paralīze. Ir bijusi kādreiz tev tāda? Kā viņi izpaužās? To cilvēki man sacīt arī gandrīz vienmēr prasa. Miega paralīze ir tāda sajūta, ka tu fiziski nevari pakustēties, kā tu esi paralizēts pilnīgi. Tu pamosties, tu sāc jau tu dzirdēt, tu vari arī kaut ko redzēt, un tev liekas, ka tu esi paralizēts. Citreiz liekas, ka kāds tev sēž uz krūtīm un neļauj elpot, vai kaut kas tam līdzīgs. Tā diezgan biedējoša sajūta, bet kas patiesībā nozīmē, ka tavas smadzenes nav fiziski izgājuši ārā no REM miega, jo tie ir dabīgi REM miegā, mēs teikam paralizēti. Kā to šķiet, kāpēc? Es nezinu. Lai mēs nevarētu savus sapņus iznest uz āru. Teiksim, ja tu sapņo, ka tu skrieni krosu, ja? Es sapņoju, ka es esmu sērija veids lēpkā. Piemēram, tieši tā, starp citu, jā, un ir cilvēki, kuriem... Vai lecu, teiksim. Jā, un lai nav tā, ka tu paņem izlec ārā pa logu vai atštaukā savu blakus gulētāju. Katru nakti no rīta vienkārši. Starp citu, ja ir tāds cilvēks, kurš sapņo, teiksim, viņam kaut kādi tādi diezgan agresīvi sapņi, un viņš to arī izved ārā uz blakus gulētāju, un viņš atceras, ka viņš tā kā cīnījies ar laupītāju, viņam gan taisnā ceļā pie neirologa miega speciālisti jādodas. Bet seksuāls sapņak, Dievs. Starp citu, ir tāda lieta kā sekssomnija arī. Jā, tā kā es to saku, es varētu runāt visu dienu pa miegu. Ir tā kā ir staigāšana miegā, cilvēks neapzinās. Tieši tāpat arī ir sekssomnija, ka cilvēks nodarbojas seksu vai masturbē miegā, un viņš to neapzinās. Un tāpat tās ir ēšana miegā, ka viņš miegā aiziet līdz, ne jau pamostas un domā, vajadzētu paēst kaut ko labu, bet viņš fiziski aiziet līdz virtuvei, viņš to nezina, un viņš sāk ēst lietas. Kādā brīdī jau vajadzētu pamanīt par seksomniju, tev gan jau pasaka tas partners, vai arī viņš vienkārši domā, ka tas ir tas, kas tev vienkārši tava lieta. Vai arī miegā, tu redzi, ka tev nav leduskapī pēkšņi to lietu. Tieši tā, vai arī svars nekrīt, un tu baigi piestrādā, bet tev leduskapī nav, un tad man tieši arī kolēģis stāstīja, ka viņai viena pacienta saka, es skatos čekā, es esmu nopirkus tās lietas. Nav. Man liekas, ka apzadis. Jā. Kādā ziņā tās būtu, es tā mazliet pasmējos par tām lietām, bet tas nav, tā kā tu teici melnais humors, ja? Bet tas katrā ziņā ir tāda signāls, ka vajadzētu aiziet pie Jā, un es tā kā arī, man vienmēr prasu, uz kurieniet, teiktu, ka es līdz 18 gadiem tā ir bērnu slimnīca, miega speciālists, pēc 18 gadu vecuma tā ir Rakus Gailezers, arī neirologs miega speciālists. Tie ir valsts apmaksāti speciālisti, pie viņiem var piekļūt vienkārši tātad Gailezers vai bērnu slimnīca. Labi. Es tev gribu pajautāt par power naps, ja miega... Jā, spēks naudām. Spēks naudas, ja? Ir vēl tāda, viņu sauc arī par nepučīno. Tu tā kā izdzer kafiju, un tad tu aizēji naudā, un tad vispār pamosties, tā kā Duracell baterija būtu ielikt, bet, droši vien to nevajadzētu darīt pēc tiem 12. Kurš tu grib 11. paglēt. Bet kaut gan ir tā, vai ne, piemēram, ka brīvdienā tur 11. varbūt, liekas, tu esi pamodies, tu gribētu vēl pagulēt. Ko tu saki par šīm spēkas naudām, un ko tu saki, vai var atgulēt to it kā nokavēto miegu? Ja mēs to parādu paņemam. Jā, spēks nauda ir ļoti, ļoti laba. Tā tiešām arī pētījumi pierāda, ka spēks nauda palīdz
saglabāt, ne pat tā kā uzbūst to tavu enerģiju, domāšanas spējas, darba spējas, bet tikai un vienīgi tādā gadījumā, ja tev nav grūtības vakarā iemigt. Ja tev ir grūtības vakarā iemigt, tad nekādas naudas, ne spēka, nespēka nekādas. Ja, Kur nu vēl kafiju pirms tam izdzert? Jā, vai ne? Tātad, ja tev ir grūtības iemigt, nekādas gulēšanas pa dienu. Tiem, kuriem nav problēmas ar iemigšanu vakarā, brīnišķīgs spēks nav, tās ir 15-20 minūtes, tā kā, lai tu neietu dziļajā miegā, ir ok, un dažreiz pat ļoti labas. Ar miega atgulēšanu šis piemērs gan tev, man liekas, patiks. Tātad, kā uztura arī ļoti tādam profesionālam. Tātad iedomājies, ja cilvēks katru dienu, nopietnēs piekdienai apēd, 3 burkānus un sauji, tādu bļodiņu ar salātu lapām. Cik tas ir labi? Tas ir badošanās, vai ne? Tāpēc gribēsies ēst. Jā, tā ir badošanās. Un tad pienāk nedēļas nogales, sestdienas, svētdiena, un tāda ir karbonāda ar majonēzes restīti, friškas, aliņš, kola, sula, vienalga tāds arī labs dzēriens. Un tu esi badojies 5 dienas, un tad sestdienā, svētdienā tu pieštaukā māgu. Pārēdies. un tad, kā tev šķiet, cik tā laba sajūta? Diezgan štruntīga, vai ne? Un tieši tas pats ir arī ar miega parādu izgulēšanu. To man arī bieži cilvēki jautā, tā ka tev baigi labai jautājumi. Tas, ko man arī sabiedrība ļoti, ļoti bieži jautā, mēs nevaram izgulēt miega parādu, un patiesībā ķermenim šādas fluktuācijas, bats pārēšanās miega ziņā ir daudz skaitīgāks, tas atstāja daudz smagāks saks, teiksim, uz endokrīno sistēmu, uz hormonu sistēmu, un daudz lielāku risku atstāja, teiksim, cukurdiabēta attīstībai, par ko jauni cilvēki droši vien nedomā, bet tad, kad jau tev ir vairāk gadu, tad, tas ir milzīgs risks arī, teiksim, insulta, infarkta attīstībai. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam strādāt. Šo paturpināt par to, ko vispār nodara mūsu ķermenim, ja mēs, es pat neteikšu neguļam, bet ja mēs nekvalitatīvi guļam. Jā, gan neguļam pietiekam daudz, gan nekvalitīvi. Man patīk tas arī, ka tu uzsver to nekvalitatīvi, jo bieži vien cilvēki domā, tikai miega daudzumam ir nozīme. Nē, tai kvalitātei ir sabiedrībā nenovērtēti augsta nozīme. Un ar to kvalitāti es domāju arī visus krācējus. Starp citu, drusciņi paiet tālāk, Šveicē tika veikts pētījums, kur uzaicināja vairāk nekā 2000 cilvēku uz miega laboratoriju. Viņiem uztaisīja to lielo miega izmeklējumu 49+ cilvēkiem. Pusei vīriešu, tas ir vispār ažiotāži, ja? Bija vidēji smagi vai smagu obstīvu miega apnoja pusei. Mums Latvijā es nedomāju, ka būs labāka rezultāta, un gan arī trešdaļas sieviešu. Un sapcīt, ar šo pulksteni mēs arī varam tā kā indikatīvi pavērīt krākšanu, un ja kādam parādās, ka viņam ir krākšana, viņam noteikti jāiet un jātais normāls miega izmeklējums. Un tādēļ kvalitāte... Ko tas nodara? Krācu? Krācu, tā nav tikai skaņa, tā ir smakšana, tā ir reāla smakšana miegā, un es arī bieži vien taisu šos izmeklējumus. Mēs cilvēkiem lieku aizturēt elpu un saku, pieņemsim, elpo, un tad vienā mirklī pārtrauc elpot, un cik ilgi tu vari noturēt to savu elpu, un tā, labi, 20 sekundes pēc 25, jo tur visi tur kratās kā tādas zivtiņas sauzemē. Bet man ir pacienti, pieaugušie pacienti, kurus sievas ir reiz rociņas ir atvedošas, viņiem 50 sekundžu elpas aizturs, 77 sekundžu elpas aizturs, un tā viņi neelpo pusminūti, 3 reizi elpo, kam neelpo pusminūti, un tādi ir ļoti, ļoti daudz. Tātad kvalitāte ir ļoti svarīga. Un ja miega kvalitāte vai kvantitāte ir nepietiekama, tas atstāja negatīvus sakus uz absolūti visām orgānu sistēmām. Tātad pirmais uz smadzenēm. Cilvēki nespēja pietiekami labi funkcionēt, viņi nespēja veikt pietiekami labi savus uzdevumus, un tur jau tā lieta, ka viņi pat to neapzinās. To arī pierādīja viens superīgs pētījums, ka vienai grupai ļauj gulēt 8 stundas diennaktī, otrai 6, trešajai grupai 4 stundas diennaktī, 2 nedēļas, un 4. grupai vispār neļauj gulēt 3 diennaktis, un tad viņiem deva uzdevumus. Protams, ka tie, kas, lai pārbaudītu apķerību, reakciju, bla, 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 un tad tie, kuri gulēja 8 stundas, uzdevumus izpildīja labāk, tie, kuri gulēja mazāk, tie izpildīja sliktāk. Bet kas bija svarīgākais? Viņi visi sev novērtēja augstu, un tie, kuriem bija zemāks spējas, viņi sev novērtēja neadekvāti augstu savā sniegumā. Tad
sliktam miegam vai nepietiekamam miegamam ir ļoti, ļoti tādas izteiktas sekas uz svaru, jo, kā jau bija sākumā ieminējusies, nepietiekams vai slikts miegs izmaina hormonu darbību. Leptīnas, grelīnas, droši vien tev ir zināmi, regulē sāta sajūta, izsalkuma sajūta, tātad, ja viņiem darbība ir izmainīta, cilvēkiem fiziskā piesātinājuma sajūta izmainās, un viņi grib daudz vairāk ēst. Turklāt, ja tev pa maz miega vai slikta miega kvalitāte, es zinu pati no sevis, es tagad, pārstrādāju jēgu, maz gulēju, atnāku mājās, kā tev šķits, ka man ļoti gribas tos savus 10,000 svākt vai kaut ko darīt. Nulle. Es iesēžos dīvānā, ieslēdzu Netflix, man roka stiepjas pēc kaut kādiem našķiem, kas dod ātro enerģiju, man nav nekāda spēka gatavot vakariņas un pusdienas nākamajām dienām. Tātad, pirmkārt, tu arī izmainīji hormonālā sistēmu, otrkārt, tu nepatērē enerģiju, treškārt uzņem daudz vairāk enerģijas. Miega trūkums ļoti smagi ietekmē arī ādas veselību, un tas ir pierādīts arī sievietes. Tu pēt uz sievietēm, jo sievietēm parasti tas ir svarīgāk. Kā jau arī neliels miega daudzums pavājina sejas ādas elastību, padara ādu tādu caurspīdīgāku, vieglāk veidojas krunkas. Miega trūkums ietekmē imunitāti. Atkal foršs pētījums, kur pieaugušiem cilvēkiem iepilināja degunā rinovīrusu. Tas ir vīrus, kas izraisa iesnas. Un tād skaties, cik daudz no šiem cilvēkiem saslims. Tāds baigi labā ideja, vai ne? Tajā grupā, kur cilvēki bija gulējuši 7 stundas vai mazāk, saslima 3 reizes vairāk cilvēku nekā tajā grupā, kur cilvēki bija gulējuši 8 stundas vai vairāk pēdējo 2 nedēļu laikā. Un tad vēl tāds, kas diemžēl neuzrunā pietiekami daudz jaunos cilvēkus, bet varbūt tie, kuriem ir radinieki, kuriem jau ir smagas slimības, vai, teiksim, demence vai Alzheimer slimība, tad miega trūkums nākotnē nenormāli palielina risku demencei, Alzheimer slimībai. Varbūt arī, ja cilvēki bieži vien nedomā par es taču jauns, man spēks, man viss baigi forši, miega trūkums vai slikta miega kvalitāte rada tādu klusu gļēvu iekaisumu organismā, tad it sevišķi asinsvedos, kas jaunam cilvēkam, kuram vēl ir labas kompensatorās spējas, pēt garām, bet, kad jau tev ir vairāk gadu, tas ļoti smagi spiež uz asinsvadiem, tātad veicinot augstu asinsspiedienu, un mums Latvijā ļoti, ļoti grūta situācija ar cilvēkiem, kuriem ir augsts asinsspiediens, kuriem veidojas insults, infarkts, un sapratu, tas sāk veidoties ar vien jaunākiem cilvēkiem. Un tad man ļoti patīk tas, ko tu teici tajā ievada uzrunā, ka tas ir brīnišķīgas brīnum vitamīns, tikai pie tā jāpiedomā un jāstrādā. Jā, tā ir, jo tas arī atgriežoties pie tā pašā alkohola, kurā ir augsta asinsspiediena lielākoties cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, bet viņi jau saka tāds, kas tur ir vīrietis bez viskija un alus, jā, un tur 100 kilogrami un tā tālāk, bet tas alkohols jau arī izjauc to miega ciklu, līdz ar to ir paaugstināts asinsspiediens, un tad tā ir tie 52 gadi, kas ir tas vidējais kvalitatīvs dzīves ilgums. Par to instrumentu arī tieši par tam krunciņām, ko tu teici, tas, ka mēs arī meklējam visādus tos anti-aging, šos līdzekļus. Bet tad, kad es negulēju ilgstoši, es no rīta arī paskatījos spoglī, man likās, tiešām es izskatos 10 gadus vairāk nekā man ir un paliek arvien sliktāk. Un tu sāc gulēt, un tu vienkārši jau redzi, labi, tad es jau sāku pat izskatīt, vai es izskatos labāk, vai man tikai liekas, ka es izskatos labāk, jo es esmu vismaz izgulējos un spēju adekvāti novērtēt vispār, jo tu esi daudz emocionālāks, tu jau redzi, ka tas cilvēks nav izgulējies, tad labāk tā kā vispār nevajag, tā kā ne ar viņu runāt, vajag aizsūtīt powernapā, mums vajadzēja šo anti-aging institūtā vienkārši tādu gulēšanas tāpu, ka ir brīnišķīga procedūra, to tāda mīksta gultiņa, silta tāds, tev kāds vienkārši noliekas, apčubina un iziet ārā. Tā kā pats lētākais. Marta, es tev gribēju prasīt par miega dienas grāmatu. Es zinu, man arī Stradiņu universitātē bija jātais miega dienas grāmata jāraksta pie profesora Vilka, kas bija brīnišķīgi to, ko tu teici, ka mēs mēdzam piepušķot. Viņš arī teica, jūs noteikti piepušķosiet, un tie, kam ir sliktāk, tie uzrakstīs, ka labāk. Un es nezinu, kāpēc. Es zināju, ka viņš tā pateica, tāpatās. Rakstīju kaut kādās brīžos, ka ir labāk, kā ir, kā miega dienas grāmata mums var palīdzēt. Es miega dienas grāmatu izmantoju ikdienā savā praksē, bet tas ir tāds, jūs varat vienkārši arī iegooglēt miega dienas grāmatu, pēc rakstīt BKOS, bērnu slimnīcu, tur rakstīts pusauģiem, bet nestrauciet skolas vietā, ierakstiet vienkārši darbs. Un tas ir tas, ka tu ieraksti pats, cikos tu iekāp gultā, tas tev palīdz sekot, cikos tu iekāp gultā, aizkrāsot tos lauciņus, kad tu guli, atstāji brīvus lauciņus, kad tu esi nomodā, var arī ievadīt kofīnu sportu, bet es tev teiktu, ka daudz cilvēku tiešām, kā tu saki, pārvērtē. Un, teiksim, tad, kad man ir neticība par to, vai cilvēki tā miega dienas grāmata sakrīt, man ļoti prasās šitie dati. Atkal ne jau fāzes.
bet tieši miega daudzums, iemigšanas laiks, īstenībā, ja pie manis atnāk pacients ar papīra dienas grāmatu, plus vēl pieliktu klāt šitos datus, cik katru dienu ir gulējis, cik ātrā laikā aizmedzis, būtu ļoti, ļoti priecīgi. Jo man ir bijuši arī tādi pacienti, kas pārvērtēs savu miegu, un bijuši vairāk arī man no Igaunijas ir rakstījuši cilvēki, es vispār neguļu, es vispār citas dienas neguļu necik, un vai guļu 2 stundas, 3 stundas, un tā jau mēnešiem, kaut kas nav kārtībā. Tad mēs iedodam viņiem, tādiem cilvēkiem, iedodam medicīnisko izmeklējumu, aktigrāfija, kas ir tiešām līdzīga veida pulkstenis, kas jau medicīniskais instruments, bet cilvēkiem parastiem ļoti, ļoti pietiek ar šo, kas parāda, ka cilvēks reāli guļ. Viņš domā, ka viņš neguļ, viņš ir tik trauksmēns, ka viņa smadzenes visu laiku pa tādām saklām miega fāzēm, viņš patiesībā guļ. Tātad plika miega dienas grāmata ir ļoti labā, bet kombinācija ar kādu šādu objektīvāku mērījumu ir krietni vērtīgāka. Tāpat kā es lieku cilvēkiem ir jāsūta man ēdienu reizes. Jā. Kaut kādā brīdī, kad es redzu, ka tur kaut kas tā kā fiši jau liekas. Tāds aizdomīgi, tas ir atsūt arī bildītas, un tad ir, oi, tu zini, oi, nē, man pilna atmiņa telefonam, nevar nofičēt. Labi, es saprotu, kaut kas Uzzīmē. ir. Tad vismaz uzzīmēju skaidrs, ka viņš man negrib rādīt, jo to, kas tur ir, un ja viņš pieraksta, nē, tad tur viss smuki tā kā pēc grāmatiņas, jā, bet tas biespiens ieriņš bija 2, bet es negribēju to otru tur rakstīt. Es apēdu kaut kādus turku zīrņus pusdienās, tāpēc es domāju, es pelnīju 5 biespienas Jā, ieriņus. bet tos es nerakstīšu, bet uzsvars kā stāv. Marta, vai ir kaut kas, ko mēs neizrunājām? Jā, es te gribēju, lai tu iedod, jo jaunās mammas varētu būt, kas klausās, un tie, kas strādā mājiņu darbu. Ja pie manis atnāk, piemēram, reti jau gan pie man ārstam jau vajadzētu it kā zināt pašam, viņš jau arī zina, bet ir nereti, ka ir vai māsiņa, vai kāds medicīnas personāls, un saka, man vajag sakārtot to savu sportu un fitnesu, saku, ok, kāda ir, viņš mājiņu darbs naktīs neguļ, un tad man ir paralīze, jo es viņam gribētu pateikt, guli pa naktīm, sāksim ar to, bet vai ir kas ar mājiņu darbu ir smagi. Tātad, ja mēs runājam par miega traucējumiem, tad ir 6 tādas lielas grupas. Miega traucējumu grupas, pirmais bezmiegs, otrais elpošanas traucējumi miegā, un katrs vēl sīkāk iedalās. Nākamais kustību traucējumi miegā, tātad varbūt, ja kādam ir tā, ka pirms gulētiešanas visu laiku gribās kustināt kājas, nevar atstāt kājas mierā. Lūdzu, iegooglējiet nemierīgu kāju sindromus un nosakiet savu dzelzi. Nākamā grupā ir centrālās hipersomnolents, jeb super lielas smieganības, tā kā cilvēks var ļoti, ļoti daudz gulēt. Tad, ja tā ir, tad lūdzu taisno pieauguši uz rakus. Bet cik daudz ir par daudz, jo man ir daži arī zinām, ka tu vīrieši kāds pārstāv, bet arī tādā tuvākā lokā, tu viņu apsēž runā, un tu redzi, viņš sēž. Jo tur var būt dažādi iemesli, tur tiešām tas var būt simptoms obstrutīvai miega apnei, un tur var būt citi iemesli, tā kā, tur es ieteiktu tieši ir tā kā aizmiega, un tas var notikt pie stūras, tas var notikt nekontrolējami. Tad lūdzu pieaugušos uz rakus gaļezers pie miega speciālistiem, bērni, uz bērnu slimnīcu. Tātad, protams, arī mums šajās valsts universitātes slimnīcās ir brīnišķīgi speciālisti. Vēl ir tā, ka vēl cilvēki domā privātajās labākas slimnīcās sliktāk tieši otrādāk. Es teiktu, mums vismaz miega ziņā tie spēcīgākie ir pašlaik koncentrējušies slimnīcās. Viņi, protams, arī strādā arī kaut kur privāti, bet slimnīcas ir pirmais, uz kur ieniet. Nākamā grupa ir parasomnijas, ja tie divienie notikumi miegā, staigāšana, runāšana, miega un murgi daudz. Un pēdējā grupa ir diennakts miega ritma traucējumi. Tātad citi saka cirkadienie, cirkadiem, diennakts ritma traucējumi. Un viens no tiem ir šis darbs maiņās. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti smags jautājums, kuru jāskatās ārkārtīgi individuāli, bet šiem cilvēkiem, kas strādā maiņās, vēl jo svarīgāk ir gaismas ekspozīcija, vēl jo svarīgāk ir ēšana, ko viņi ēd savās diennakts maiņās. Nesraucies iedošu labu instrumentu, kā ar to strādāt, un vēl jo svarīgi lielāka nozīme ir savam režīmam un sevis izpratnei un individualizētai pieejai. Es nereti rakstu rakstus par miegu žurnālam ārsts.lv. Tas gan ir drukātā veidā, bet ārsts.lv tas ir Latvijas ārstu biedrības izdodas žurnāls, kas ir sabiedrībai parastajai. Tas nav mediķiem. Tātad es tur rakstu cilvēku valodā, bet vienkārši iet www.arsts.lv. Es uzlikšu arī apakšā YouTube. Jā, un ierakstīt celmiņu, un tur parādīsies visi tie mani raksti. Tur manas arī raksts tieši konkrēti specifisku padomu, ko darīt cilvēkiem ar mājiņu darbu, ko darīt ar krākšanu, ko darīt ar miegainiem, ko darīt ar bezmiegu. Tur es par to daudz rakstu. Un jaunajiem vecākiem iesaku ļoti, ļoti, ļoti uzmanīties ar informāciju, ko jūs skatāties, jo, diemžēl, mums ir diezgan daudz dažādu internetu padomdevēju bērnu miega jomā, kas mēdz arī diezgan šķības greizus padomus dot, viņiem nav īsti izglīti, viņi izgājuši kaut kādus kursus, citi pat izgājuši tādus, kurus pat nav atraduši, kur tādi kursi eksistē.
Oi, Marta, tu zini, tad, kad es biju tajā posmā, kur man dēls visu laiku cēlās, es nopirku par ļoti lielu summu, tur daudziem simtiem eiro Austrālijas kaut kādu tur kursu, un tam man likās, šis būs tas, kas man pateiks kā, un tas pirmais brīdis, kad es vienkārši jau dzirdēju, tur bija apmēram, ka tētis ieiet telpā nevis tu, un ja bērns raud, es vēl zvanīju, es atceros viņai, es saku, bet viņš raud, lai viņš raud, un stāvu trauksmē, man sirdsplūs, un es nevaru nostājot, ka viņš raud, un es iegāju, protams, tai telpā paņēmu viņu samīļoju, visi drīz samīļojas, es raudu, viņš raud, visi raud, un es domāju, tas diez vai ir tāds pareizais veids, kā mums šito tā kā risināt, bet es arī, tu meklē vienkārši kā jaunais vecāks, tu meklē visu, kas tev tā kā palīdzēs. Un diemžēl tā, kā es esmu ārsts, es neesmu influenceris, man ir diezgan slikts tāds, nevis slikts, bet man nav tāds, es esmu ārsts, es daru šito, te man nav tāds internet prezents, man nav fiziski laika rakstīt kaut kādus stories. Žēl, bet es neesmu vizuāli attīstīts. Bet tev ir ārsts.lv, kurā var iet, un tur gan ir vajadzīga, tā vēlme zināt un izzināt. Bet bērniem ir brīnišķīgs instruments www.veselapasaule.lv, tā ir bērnu slimnīcas mājaslapa, kuras es rakstīs ļoti daudzus rakstus. Bet es saprotu, ka cilvēkiem daudz vieglāk paskatīties kaut kādā internetā ātru krāsainu storiju, bet to, ko es gribu teikt, ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāstāsta, jo arī, kā jau teicu, šī cilvēki, kas dod šos padomus, nav mediķi. Viņiem nav medicīniskās izglītības, un es arī redzu, ka pie manis nāk vecāki uz polikliniku. Es pieņemu ambulatorajā centrā tieši jebkādus miega traucējumus. Līdz 18, pēc 18 es konsultēju arī par miega izmeklējumiem. Un visiem vecākiem ir ļoti, ļoti līdzīgi jautājumi, tā, kas viņiem pasaka, jūs varētu atrast šeit informāciju, un ja jūs būtu laicīgi to izlasījuši, tad jums nebūtu tik liels tas stress. Viņi bieži vien ir izterējuši tiešām, kā tu saki, ļoti liels naudas summas, varbūt, lai neiet kursus, bet iet pie kādiem, kas izgājuši tos kursus. Bet šie cilvēki, tā kā no mediķi, viņi nemāk izvērtēt citas lietas, atopiskus dermatītas, gremošanas traucējums, tātad nemierīgo kāju sindromu. Un turklāt, ja tu izgājies, teiksim, Austrālijas kursus, kas man ļoti, ļoti fascinē, un es ceru, ka pēc savām aktīvajām medicīnas gaitām es varēšu pamācīties citā universitātē. Es gribētu antropoloģiju mācīties, man nenormāli interesē dažādas kulturālās pieejas dažādiem jautājumiem. Austrālijā ir viena pieeja bērnu miegam, Amerikā ir pilnīgi cita, Lielbritānijā ir pilnīgi cita, un Latvijas nepieciešamība atkal ir pilnīgi cita, un tieši tāpēc arī katru reizi, kad es dodos ceļojumā, es saku, hei, klausies, es gribu pavērot no to slimnīcu, lai saprastu, kāda tur tā kulturālā pieredze. Mēs nevaram copy-paste pārnest Austrāliju vai copy-paste pārnest Ameriku šeit. Un tas, ko diemžēl ļoti daudz šie interneta padome devēji dara, un viņi nestrādā individualizēti, lai viņi tā kā saka, bet kad tie vecāki pēc tam nokļūst pie manis, viņi saka, jā, mums ieteica darīt to, un es redzu, es zinu, šī ir Amerikas sistēma, bet Latvijas sabiedrībai tas nestrādā. Palasiet lūdzu www.veselapasaule.lv, un tad, ja jūs to izlasīšu, vēl joprojām ir problēmas, varat vērsties pie miega speciālista, kas ir ārsts bērnu slimnīcā. Un noslēdzot par tām mamām un tētiem, procentuāli lielāka problēma ir tevs bērnos vai tevs vecākos? Jo es biju problēma, viņš nebija problēma, es biju problēma. Zini, ir tā, ka, teiksim, visbiežāk, es neteikšu, ka vecāki vainīgi, mēs dzīvojam ārkārtīgi milzīgā informācijas plūsmā, un cilvēki vienkārši fiziski nezin, kas ir norma. Un es esmu pati veikusi aptauju kopā ar savu studenti, kurā piedalījās 7618 Latvijas vecāku. Mēs izsūtījām anketas visām skolām un bērndārziem, teicām, hei, kuriem bērni no 2 līdz 18 gadiem aizpildīt. Un kā tev šķiet 2 līdz 5 gadu vecumā, cik daudz vecāku sūdzēs par tieši tādām pašām lietām, ko tu teici? Kā tev liekas, cik procenti? Daudz. 89. 89% es prātu, tas ir ļoti, ļoti daudz, bet lielākā daļa vecāku, kas nonāk pie manis, viņi jūtas izolēti, vientuļi, un lielākajā daļā gadījumu tur bērnam tas ir normāls bērna miegs, kā tas ir attīstības posmam, tā kā normāls. Bet vecāks vienkārši to nezina. Un tieši uz to ir vērsts šī www.veselapasaule.lv, lai parādītu vecākiem, kas ir norma, ko tu vari sagaidīt un ko tu vari darīt. Jo bieži vien vecākiem pietiek vienkārši to, ka viņiem paskaidro, ka bērnam viss ir kārtībā, ka viņam nav neiroloģiskas problēmas un tā tālāk. Jā, mūs tevā pār informācijas laikmetā mēs gribam ļoti bieži saskatīt problēmas tur, kur īstenībā viņi varbūt nav. Mēs viņus atrodam, tur ir tagad šis visāds tagad diagnozes, bet īstenībā tā problēma ir daudz problēma, pat vienkārši.
īpašāk. Ja mēs gribētu iedot cilvēkam tādu ideālo nakts rutīnu, kurā viņš aizies un zinās, tagad es skaidri zinu, ka mans sleep scores būs baigi labais, es pamodīšos un man būs mūzikls, putniņi dziedāt. Mēs tā ļoti idealizējam, kas būtu tas ideālais nakts rutīna, kurā cilvēkam doties un dabūt kvalitatīvu miegu. Pirmkārt, ko es gribu pateikt, ļoti daudz cilvēku iedomājas, ka miegu ietekmē tikai tas, ko mēs vakarā darām. Nē, miegu ietekmē arī dienas notikumi, tā tava ikdienas norises sports, uzturs. Un man vislabāk to palīdz sakot tieši tas energy score, kurš parāda ne tikai ar miegu saistītos parametrus, teiksim, cik ātri iemigt, cik ilgi gulēji, bet to, kāda tavas dienu aktivitāte bijusi iepriekšējo, jo aktivitāšu laikā tev izstrādājas hormoni, kas tev palīdz justies labāk, palīdz mazināt stresu, pēc tam tālāk jau pa stromīt uz leju arī palīdz ražot melatonīnu. To parāda arī aktivitāšu konsistence, miega regularitāte. Ja? Tas ir tas viss, ko es skatos, pašlaik man tā, man pašlaik jau labs, ja? Un iemikšanas konsistence, tātad šie ir tie vieni no rādītājiem, uz kuriem vajadzētu skatīties. Tas, ka tu plus mīnus esi tādā balansā ar sevi. Tātad ikdiena ļoti, ļoti svarīga. Uzturs arī, jo īpaši svarīgi ir pēdējā maltīte pirms gulētiešanas. Pirmkārt, nevajadzētu ēst vismaz pusotru stundu pirms gulētiešanas, jo, ja mēs pēdam, tad apguļamies, tad ir lielāks risks, ka izveidosies refluks, jeb skābes atvilnis, ka tas pārtika iet uz augšu, kam vesela kaudze dažādām sakām var būt. Turklāt, teiksim, ir ļoti daudz pētījumu, ka cilvēki, kuram pēdējā maltīte ir vairāk ar olbaltumvielām bagāta, nekā ar ogļhidrātiem tāda pārbagāti, sevišķi ātrās darbības ogļhidrātiem, tiem ir labāks miegs. Man kolēģis stāstīja brīnišķīgu gadījumu par pacientu, kuriem nenormāli slikts miegs, un tā sāka skatīties, šķetināt vaļā to rutīnu, un izrādās, viņi jau katru vakaru pirms gulētiešanas apēd zapts maizīt. Viņš saka, cik daudz apēdat? Tā kā pusburciņu, ja? Un tā pieštaukājas ar ļoti ātriem ogļhidrātiem, kas ir ritīgi sašķeļ miegu, un tad, kā tev liekas, ka tu esi nogris, varbūt iedzer kofeīnu, varbūt izdara kaut ko un iedzer alkoholu vakarā, un tad tas viss aiziet tādā lielā burbulī. Par powernapiem mēs parunājam, tātad, ja grūtības aizmigt, kofeīns arī, vislabākais būtu ne pēc 12 vai 1 dzert kofeīnu. Un tad jau mums nāk tieši pašas vakara nodarbes. Vakara nodarbēs vissvarīgākais, uz ko skatīties, ir pirmkārt, lai tev gultas vieta tev ir patīkama, uz miegu aicinoša. Tātad tā vide. Guļamistaba noteikti nevajadzētu būt tā vieta, kur tev ir noliktava, kur tu strādā, kur tu kaut ko darbojies vai sēdi gultā un maksā rēķinus. Gulta ir paredzēta 2 lietām – miegam un seksam. Un tam viņi arī jāatstāja. Amen. Jā, un pieņemsim, es tagad savā jaunajā dzīvoklī ar nodomu arī strādāju pie tā, lai savu guļamistabu izveidotu tādu, kas man patīk, un, ja godīgi, katru vakaru ejot gulēt, man ir, man tūlītās būs miegs, un es eju ar svētku sajūtu uz gultu, un tas ir jāiestrādā. Otrs, ja tu guli gultā un nespēji aizmigt, nemokies, jo tieši šī gulēšana un mēģināšana iemigt vēl vairāk traucē iemigšanu. Ja es tagad nevarēšu iemigt 5 minūtēs, tas nozīmē, ka es gulēšu tik un es pamodīšos visticamāk savā dziļajā miegā, kas nozīmē, ka es no rīta nevarēšu pieslieties. Man baies ilgs laiks, kamēr es izkāpšu no gultas, varbūt nepavingrošu, varbūt nepaspēšu likt make-up, varbūt nokavēšu trolejbus, varbūt man vairs nebūs, kur likt mašīnu, un tu sev tā uzjundīji tās emocijas un grūtāk aizmigt. Ja tu nevar aizmigt, celies augšā no gultas, aizej kaut kur citur un padara kaut ko tādu, kas tev patīk, bet kas tev nomierina, ja? Teiksim, arī var skatīties ļoti labi dažādus relaksēšanās paņēmienus, un starp citu Health aplikācija ļoti labi parāda tos galvenos punktus, un protams, pats svarīgākais, mēģini pirms miega nomierināties. Uzliec modinātāju vakarā. Tik tiešām, ja tu zini, ka tev vajadzētu iet gulēt, piemēram, 10. Uzliec uz modinātāju uz 9. Ja tu vari, ja ne, tad uzliec vēlāku, ka noskan modinātājs, viss, darbi prom, dators ciet, uztraukumi, bet tev jānostāda tev pašai savi mērķi, un šo laiku es veltu sev. Un man šķiet, ka šis bija viens no tādiem spēcīgākajiem punktiem, kas man palīdzēja, jo es esmu nenormāls darba holiķis. Man nav tikai slimnīcas darbs, es strādāju ļoti, ļoti daudz citās vietās, es tāju lekcijas un tā tālāk un tā joprojām. Man labākā domāšana ir vakarā. Es atveru datoru, sēžu baigā fanā, tur tāju lekcijas līdz 12, un tad, protams, nevar ilgi aizmigt. Tajā mirklī, kad es sapratu, ka visas darbu šādu vairs neņem uz mājām, vai ne tik vēlu, un es aizvaru datoru, teiksim, 8, tad man bija daudz vieglāk iemigt. Bet, tā tad es teiktu, svarīgi varbūt ir ne uz visu ķerties vienlaicīgi, bet pa maziem solīšiem. Kaut ko uzlabot, pēc tam uzlabot vēl kaut ko.
jo tad lielāka iespēja panākumiem. Ka kaut kas notiks. Jā, tas ir ļoti vērtīgi arī par tām strādāšanu un tām vismaz robežu novilkšanu. Jā. Jo es arī varētu strādāt, visu laiku man nāk daudz jautājumu un ir dažādi projekti, kuros man tad ir vairāk cilvēku, un mēs esam viens uz viens, un es esmu personīgais treneris, vai vienkārši cilvēki man prasa padomu un man gribas atbildēt. Jā. Nu, ļoti bieži, tad, kad tu neatbildi, jo mans telefons aiziet flight modā saucamajā, es uzlieku tikai savu tāda ideālā, mana, tā, ka tu neprasīji, atsāstīšu tāpat. Man ideālā vakara rutīna, kas uzliek elpošanas, tajā elpai vispār ir vienkārši, nu, tur ir tāds spēks, un tas arī tikpat par brīvu kā miegs, ja mēs varam dabūt, un ar elpošanu tu vari sev nomierināt, ir pat reizes, ka es pat neatceros, kā es esmu izslēgusi gaismu, un es jau guļu. Es viņu uzlieku, man viņa noskan, es tikai nospiežu pauzi, un viss, tā kā es jau esmu principā guļu. Ar tādiem vienkāršiem elpošanas vingrinājumiem un tehnikām, kurus pat ir grūtāk viņus sākt vienkārši darīt, nekā viņus izdarīt. Mums liekas, kā es īsti to darīšu, vai ko es tik tizli tagad sēdēšu kaut ko gultā un aizturēšu elpu, bet tas vienkārši tevi absolūti nomierina. Un tas, ko es daru, es uzlieku telefonu flight modā, un no rīta tur tikai cikos es viņu tikai paņemu. Es dēlu izlaižu skolā, un tad es braucu, un man ir reiz, kas saka, nē, nu jā, tu jau neatbildi tik ilgi, jā. Un tā, un mēs esam pieraduši, ka mums visu laiku ir jābūt ieslēgtiem, vai ne? Tev ir, ja tev kāds uzraksts pasarg, Dievs, tu neatbildēsi, un tad tev tiešām ir tas shaming saucamais, tevi kaunina, vai ne? Nu jā, es jau tikai pēc kaut kādām 24 stundām varu gaidīt no tevis atbildi. Bet, nu, mums ir tādi, es mēdzu tos noteikumus arī pateikt, es atbildēšu, bet reizi 3 dienās, ja ir šāds jautājums. Ja, jo tā tieši tā, kā tu saki, es principā varētu strādāt, mēs visi varētu droši vien, kā piesēc, tu vienkārši strādā, tu visu laiku to dari. Līdz ar to tās kaut kādas robežas, kuras ir nērts, bet dienas beigās, cik tu forši jūties, ka tu tā kā izvēlējies sevi. Tu pateici sev, nē, tu zini, tā ir mana robeža, man nav 10 vakarā jāatbild šo ēpastu. Ir reizēm, ka es arī strādāju ar saviem sadarbības partneriem, un es redzu, ka man 10 nāk ziņu, es mēdzu pateikt. Es skatos, ka tu strādā, aizmetos. Un arī vēršot uz to uzmanību, būs arī ok, ja tu man uzrakstīs vakarā. Rīt no rīta, piemēram, kad tu sāks darbu, tā mācēšana, izvēlēties sevi, nolikt sev pirmajā vietā. Jo mēs jau varam tā maukt, kapāt, negulēt, bet tā kā es vienmēr to saku, uz tā kapa mums neviens zvaigzni neliks par to, ka tu zini, viņa tā rāva, izdega 15 reizes savas dzīves laikā. Savu mammu satika varbūt kaut kur garām ejot Ziemassvētkos, jo nav izvēles, un jutās visu laiku noguris, pārguris, slimoja visu laiku. Un jūtas kā varonis, vai ne? Mocekaļā pārākuma jā, sajūta. Kā tev iet strādāju. Vai ne? Tas ir tāds par mūsu prioritātēm, un es to pilnīgi piekrītu. Un nesen runāju arī Latvijas Radio 1 raidījumā ar savu kolēģi brīnišķīgo miega ārstu Natāliju Bērziņu, kur arī tieši strādā cilvēkiem, kur grūtības iemigt un stāst par to, ko tu copy paste, ja, un ka visiem, jā, bet, un mums arī uz radio nāca diezgan jautājumi, bet man jau tur tas un tas. Ok, mums visiem tas ir, bet stāsts ir par to, kur tu novalc robežas, kur tu sev prioritizē, jo tu nevari gribēt visu. Paldies tev, milzīgs Marta, un mēs, man liekas, ļoti iezīmējam arī to, cik ļoti svarīgi miegs ir atbildīgs par to, ka nevis mēs tikai izdzīvosim to dienu, ja tu pamosties ar domu, ka es gribu jau iet gulēt, ja tas nozīmē, ka kaut kas tajā tavā atpūtas režīmā, atpūtas kvalitātē visdrīzākais tā kā nestrādā. Un ir labus, tu mums avots arī devi ļoti, ļoti daudz instrumentus. Paldies, tu šodien arī devi, kurus pa vienam, pa mazam solītam skatīties un saprast, kas ir tā viena lieta, ko es varu uzlabot, jo negulēt un gulēt kapā, tas ir absolūti kaut kāds novecojis vienkārši tas uzskats, kuru noteikti nevajadzētu pie tā pieturēties, bet prioritizēt sevi, prioritizēt savu veselību, jo skaidrs, ka mēs gan dzīvosim mazāk, gan arī mazāk kvalitatīvu, tad, ja mēs neprioritizēsim kvalitatīvu miegu. Tāpēc paldies tev, ka tu biji šeit un lūdzu turpini darīt to, ko tu dari. Paldies, man arī to svarīgi zināt, jo tik labprāt runāju par miegu, kā jau teicu, varētu ilgstoši, un man ir tiešām vienmēr prieks par kādu atgriezenisko saiti, ka pasaka, tas nodara. Jā, tu esi mans varonis. Paldies tev. Marta, tā kā tev ir tik aizņemta diena, es tev gribu arī palutināt ar pāris dāvanām, kuras ir tikpat svarīgas, ļoti tuvu svarīgas kā miegs, un viens no tām ir ūdens. Super, es esmu ļoti liels ūdens lietotājs. Ūdens bez cukura, bet ar garšiņām, tāpēc, ka mēs varam padzerties garšīgi arī nelietojot cukuru, jo cukurs jau, līdzīgi kā bezmiegs nodara tikpat lielu kaitējumu mūsu veselībai. Paldies, es tiešām arī, ka ļoti, ļoti pamatīgi strādāju pie tā, lai samazinātu cukuru patēriņu savā ikdienā. Tad šis ūdens tev noteikti noderēs. Paldies!
Un, ja mēs pieminējām to cukuru, tad arī šeit ir deserti, kas ir bez pievienotā cukura. Tur ir šokolādes mūsi, tur ir āveņu mūsi, ir dzēramie, paaugstināts obaltumvielu daudzums. Par obaltumvielām mēs arī runājām, bet tur iekšā nav pievienots cukurs. Tā kā šis būs tavai aizņemtajai ikdienai tāds labs desertiņš, kurš ir ne tikai garšīgs, bet arī pilnvērtīgs. Brīnišķīgi, perfekti, jo es arī tieši tā kā es jau teicu, man miegs pirmais PKP strādāja, uzturs tagad ir otrais, un jā, es par olbaltumvielām saprotu, cik tās patiesībā ir grūti sakasīt ikdienā. Tā kā Jā, un ar brīnišķīgi. desertiņu tas ir vispār izcila tāda kombinācija. Perfekti, paldies. Paldies tev!